Slinga terapija būtība ir veikt vingrinājumus bez gravitācijas spēka ietekmes. Tas nozīmē, ka cilvēka ķermenis un kāda no tām daļām brīvi karājās saitēs iekārt. Saišu izmantošana mums nodrošina to, kad varam brīvi kustināt pacienta ķermeņa daļas, un pacients brīvi jūtās šajās saitās. Līdz ar to panākam, kad atbrīvojās viss ķermenis, un pēc iespējas mazsāpīgāk varam izkustināt locītavus un uzlabot šo locītavu kustību apjomu. Slinga terapijas galvenais iegūms, kad spējam novērst vai mazināt sāpes, tādējādi mēs spējam uzlabot muskuļu funkciju un kustību apjomu locītavās. Slinga terapija ir lielisks veids, kā izmantot arī ārstnieciskā vingrošanā. Tas nav atkarīgs no pacienta vecuma vai fiziskās sagatavotības. Mēs spējam ļoti viegli ar slinga terapiju noteikt muskuļu vājos posmus. Tādējādi mēs spējam trenēt dziļos muskuļus, attīstīt spēku un izturību. Slinga terapija ir arī savas kontraindikācijas, kad mēs šo nepielietojam. Tas ir pēc nesenām bēdra dobuma operācijām, pie smagām sirds un asinsvadu saslimšanām, kā arī pēc mugurkaula operācijām ar osteosintēzes plāksnēm un stieņiem. Lai nokļūtu uz slinga terapiju, parasti nosūta rehabilitācijas ārsts, neirologs vai vertebrologs, bet pie mums vēl nepieciešams speciāls nosūtījums, lai nāktu, jo mēs katru cilvēku individuāli izmeklējam un izvērtējam, vai šī terapija ir nepieciešama.